Ko, dārgie draugi, esmu ieradies šajā Oktas skolā, kas konkrētā apvidū ir diezgan interesanta skola. Šīs ātri iešu pagrabā. Tāpēc iegāju pagrabā, tāpēc sākās lietas. Tā, dārgie draugi, esam ienākuši Oktas skolā. Šādi izskatījās savulaik Oktas skola. Kad bērns ienāca iekšā, es atvēru šādas durvis. Šeit aizgāja kāpnes uz augšu, uz otro stāvu. Un šeit kreisi pirmā stāva zāle. Izskatās gan plaša. Ai, diemžēl otrais stāvs ir teju kā izpostīts. Ka vēlus esmu ieradies. Kā vecās skolās mēs redzam, ir krāsnis, divas gabalas. Grīdi ir tāda sajūta, ka es tūlīt nonākšu pagrabstāvā. Vācu piesitiens šai skolai. Un iekšā arī tā viss tāds diezgan smuki, strikts. Lūk, šeit klases telpa. Durvis ir ciet. Tāds neliels telpas, šeit laikam bija kāds pārnes skolotājiem, tolēt iespējams izskatās. Lūk, šeit vēl viena ieeja. Šī iespējams bija galvenā ieeja, jo šī ir no ceļa puses. Tā, kur es ienācu, tā bija no sātas puses. Jā, žēl, ka tāda skaista āka. Arī vieta ļoti smuka. Ir nolemta iznīcībai. Kaut un pēc Nabas pils apmeklējuma man šķiet, ka jebkuru ēku var saremontēt, savest kārtībā. Ja ir vēlme un griba, ir arī pieejami dažādi atbalsta fondi. Un kāds skaists trepes. Jā, bet tas ir arī viss. Jo šīs trepas var uzlikt tikai uz bēniņu stāvu, kurā dzīvo putni. Jā, šeit arī bija telpas. Bet šīs telpas nav vairs apmeklējums, jo viņas ir diezgan bīstams, lai uz turien dotos. Lūk, šeit dzīvo 14. gads Tāls novads. 14. gads, mīļie draugi, šeit vēl cilvēki mitinājušies 14. gadā.
cilvēki šeit dzīvoja 10 gadus, 11 gadus atpakaļ. Ja? Vismaz. Jā, vēl viena telpa. Jā. Šeit tālāk mēs netietam.